Gatavs? Man viss notiek. Smaidam. 1, 2, 3. Nu, un šādi izskatās otrā maiņa. Sāksim tūlīt iesildīšanos, un tad jau redzēsim, kā ies šodien otrajai maiņai uz īsās eļas. Katra galdiņa ir lapiņa ar celeņa numuru. Tur jūs varat redzēt, kā jums jāmaina. Tā, 1 minūte ir 28. Aleksandrs Ručēvits. Tā, mēs esam gatavi. Aleksandrs Ručēvičs nospēlējis ir vīzes meistars, tad cik šīs viņam 28. Jelgavniekiem šobrīd spēcīgs starts. Gan Rihardam Kovaļenko, gan Signai Vinterei ir 2 straiki pēc kārtas pirmajos 2 metiem. Rihardam Kovaļenko nav straiks.
Rihards Kovaļenko uzreiz sev pietraktos precīgi. Vakardien redzēja, kāds viņš spēlē, šodien nē, kārtībā. Nobeidz ideālu spēli. 257 rezultāts, visi turējumi aizvēr. Vai tu vari pastāstīt kaut ko par savu audzēkni Arvīdu? Esam bijuši 2018. gadā Detroitā, pasaules čempionātā, jaunošos. Pārstāvēja Arvīds, pārstāvēja es, Rihards un Sergejs. Paldies Dievu. Jā, un tas ir Arvīds. Tas ir Arvīds, jā, viens no spēcīgākajiem jauniešiem, es tā skatos. Malds. Cik labs. Man bija laba reklāma. Jā, tev vēl viens metiens. Tā Lijāna beidz 217 rezultātu. Lijāna, tu jau zini, ka tev vispār Boliņa LV izvēlējās kā šī gada čempiona sievietē. Un tu to šobrīd tavs rezultāts par to arī liecina, ka tā arī varētu notikt. Tā ir pirmā spēle. Dārziņš mums nav svešs, mēs viņu bieži redzam Latvijas federācijas reitingos. Vienmēr augsts rezultāti, praktiski vienmēr ir finālos. Zinām, uz ko viņš spēj. Arturs Ļevīkins mums arī nav svešs cilvēks. Viņam ir 5 vai 4 tituli meistarsacīkstēs kā čempioni. Dmitrijs Čebatarjovs, pagājušā gada čempions. Izpildījis līdz metienu.
Grikins beidz tieši zem 200, 190. Skaties savā kamerā, un tas zem visāds bumbēs. Dmitrijs Čebatorjovs mums beidz ar 212. Labs sākums. Ir sākusies otrā spēle. Rezultātiem vēl neiesim. Bet pēc pirmās spēles šodien izskatās būs daudz lielāks rezultāts nekā man. Bet pēc pirmās spēles arī neko nedrīkst tā īsti prognozēt. Te mums ir Elvis Volkops un Dmitrijs Čebatorjovs. Otrā faula, tad viņi nopelna savu 5. straiku pēc kārtas. Volkovs pieļauj kļūdu, mums tikai 7 tajā frēmā, bet tas nekas rezultāts joprojām augsts. Rikards Proļenko arī otrajā spēlē cīnās par augstu rezultātu. Viņam izskatās, ka varētu būt otrā tīrā spēle pēc kārtas. Edmunds Jansons. 6 straiki pēc kārtas. Augsts rezultāts gaidāms. Artemis Hujakovs 4 straiki pēc kārtas, 8. frēma. 168.
Liana Ponomarenko arī spēlē ļoti pārliecinoši. Pirmajā bija splits, viss pārējais aizvērts. Edmunds Jansons, vai viņš pacels 7. straiku? Ļoti patīk. 8 spuļas. 243 ir rūpāt šodien. Nekadam Kovaļenko 10. frames. 9. Pēc otriem viss rēdās spēlē. Edmunds Jansons aizvēr savu splitu. Viņam ir vēl viens metiens 10. frame, 2. spēlē. Kovaļenko turpina būt tīrs. Pagaidām. Artemis Kuļakovs arī uzmet 5. straiku pēc kārtas. Un tikmēr Edmunds Jansons ir beidzis savu spēli, viņš ilgi man negaida, 254. Kovaļenko beidz otro ideālo spēli. 237. Liana Ponomarenko, sieviešu favorīts, 205. Atgriežamies pie cēliņiem un spēlē Elīts Volkovs. 228, pēdējais metiens, varētu dabūt 4 punktus. Viņš paņem visus 4 un arī tīra spēle. 232. Arturs Lievīkins arī 5 straiku pēc kārtas, 10. frame, 215, tagad 235. Pievēršamies atkal Artemiju Kuļakovam, viņam ir 6. straiku metiens. Un ir 6. straiks. 10. frames iesākts veiksmīgi. Skatāmies, kā nobeigs Arturs Lievīkins šo spēli. Nu, 8 arī nav slikti, bet nav tīra spēle. 243. Artemis Kuļakovs 228 šobrīd. Nav straiks, bet viņš var aizvērt no tīra spēle 247. Divas spēles ir beigušās, un salīdzinot ar vakardienu, man pat bail teikt, bet tā varētu būt, ka otrā maiņa apēdīs pilnībā to, ko uzmeta pirmā maiņa vakar. Šie rezultāti ir nesalīdzināmi labāki, augstāki un biežāk atkārtojas pāri 200. Bet nu skatāmies. Turpinam sakot spēlētāju gaitām 3. spēlē. Arvīds Ermans. 3 straiku pēc kārtas. 4. Desmitajā celiņā otrais spēlētājs Girds Gabrāns. Sāka spēli ar spēru, bet turpina 3 straikiem. Jēkabs atvars, 3 straiku pēc kārtas. Sākums gan ir tas spožākais. Arī spēlē jauniešu konkurencē.
nepaveicās. Noslaucīja ķeglis ķegli. Tikai 3 strēki pēc kārtas. Turpin cīnīties. Arturs Ļevikins, kurš rīcāņu pārsāka ar 8-1, turpina ar 4 strēkiem. Iespējams ir atradzis savu vietu. Mētiens labs, bet diemžēl ķeglis neesat 10. ķegli un viņš paliek tur. Liana Panomarenko, uz 9. celiņa 2. spēlētājs. Šodien ļoti labi sevi pieteikusi un tā arī turpina. Pieci strēku sērija. Liana turpina savu strēku sēriju. 198 pagaidām. Ivars Vinters uz beigām saņemās. 3 strēku sērija beidz, 189. Lijānai strēku sērija beigusies. Ļoti veiksmīgi. Nu jā, 235. Šī brīža līderis mums ir Rihards Kovaļenko. Viņam tur diezgan sākumā viņa traipi gājis. Uz beigām strēku sērija. Nav straiks, bet arī labi. 225. Rihard, paliek grūtāk? Teikšu tā, paliek grūtāk tikt galā sevi, jo jūtu to spiedienu nemitīgo, jo spēlēt varu, bet ir visu laiku jābūt maksimālai koncentrācija. Kļūda spēles sākumā, beigās nāc izvilkt. Paldies tiem par to. Bet vēl 5 spēles priekšā, tāpēc vēl vajag spēlēt, jā. Bet sajūta pēc maniem vajadzētu, ka jau būtu kaut 12 spēles izspēlēts, jā. Jā, tā izskatās. Ir diezgan kārtas, jā, bet ir labi, ir labi. Labi veiksmi. Paldies. Artenis Kuļakovs arī nopietnas konkurences šajā sacīkstēs. Šobrīd viņam 223, pēdējais mēģinājums. 5 strēki pēc kārtas. Tādi paliek 5 strēki pēc kārtas un 9. Kopējais rezultāts 232. Otrā maiņa spēlē 4. spēli no 8. Tiklīdz kā rezultātu gada apskatīšanai iesim veikt nelielu analīzi rezultātos. Paskatīties kopējā situācija, kas šobrīd notiek. Kopējā tabula mums izskatās šobrīd šādi. Rihards Kovaļenko, protams, ir priekšā, ļoti augsts vidējais. Vidējie ir daudz augstāki nekā vakar skatoties. Pirmās 5 vietas ir visa otrā maiņa, vīriešos tieši skatoties. Un mūsu vakardienas Mārtiņš ir palicis jau 6. Sievietēm mums šodien vairāk nekā viena. Dominē, protams, Lijāna pēc rezultātiem, spēles redzējuši to. Natālija Rīznieks seko, bet summa starpībā ir 142. Tā kā Lijāna ir ļoti tālu atrausies, lai būtu līderi šobrīd pārliecināti. Kas notiek ar jauniešiem? Šodien mums ir pienācis klāts spēcīgs jaunietis Arvids Ermans. Latvijas izlasē bijis jaunieši. 169 vidējais. Jauniešos viņš šobrīd dominē. Un Viktorijas vidējiem viņš var arī nokrist zem Viktorijas. Andris Dārziņš, Ivars Vinters, Edmunds Jansons. Tie ir visbiežāk redzētais top 3-nieks mums senioros.
Elvis Volkops ticis uz vienu celiņu pāri ar Rihardu Kovaļenko. Straiks vērī. Rihards Kovaļenko ir atgriezies. Metienu. Atkal iet uz tīru spēli. Trešā spēle viņam nebija tik veiksmīga. Tas bija ļoti labs. Diemžēl. Tikai 9. Elvis un Volkom ļoti veiksmīgi sākās straiks. Iespējams, ka kamera to noķēra. Rihards var atrast straiku, bet joprojām pārliecinošs līderis. Ar šādiem rezultātiem viņš zaudēt nevar. Pārkārt pār 204 slieksni, bet 9 nav aizvērts un 10. frēms ir diezgan slāks pagājā. Skatāmies Rihards Kovaļenko, vai viņš nobeigs ar 3 straikiem. Viens jau ir. Žēl otrais nav, piegriez slīdēja garām viens vārds pēdējo. No Rihards Kovaļenko, trešā ideālā spēle šodien. Viss ir aizvērts. Ivars Vinters, 210 pagaidām. Pēdējais 40. aprēmā. Un arī straiks. 6 straiki pēc kārtas beigām. Kopējais rezultāts 220 šajā spēlē. Ko tieši nevarēja iepriekš izdarīt? Tad viņš vienkārši āks. Vienkārši vajadzēja ātrāk, es saprotu, jo es nevaru, savu komandas lietas man uzmandarīt. Tā kā tu man tā kā autoritāte, es tagad izdarīju. Tagad es autoritāte, es vienkārši kā tu vakaries līdzi, variāti. Nu tā, pēc 4 spēlēm esam tikai pie rezultātiem tikuši. Rihards Kovaļenko ļoti spēcīgi, 60 punktu priekšā Ļevīkinam. Tad seko Artemijs Huļakovs, Edmunds Jansons, Dmitrijs Čebedriovs un vakardienas Mārtiņš Vilns, Pēters Cīniņš un šodienas Ivars Vinters un Elvis Volkops. Dimpers nokritis līdz 10. vietai. Tāds ir top 10 šobrīd. Sievietēs joprojām nevajadzētu nekam mainīties. Lijānai bija 100 punktu pārsvars. Šobrīd viņai arī 132 punktu pārsvars par 2. vietu. Un nākamais ir Svetlana Ivanjanova, kas ir, teiksim, 160-180 aizvīgas. Tā Lijāna mums varētu būt galvenā. Jauniešos mums joprojām jābūt Arvīdam Ermanam. Viņš ļoti stabili spēlē, 107,25. Vidējais gan nokrities. Kaut gan certajā spēlē, ko es redzēju, ka rezultāti nebija vairs tik augsti visiem. Visi kaut kur pazuduši. Nebija tik daudz 2 vairāk. Un
daudz ko gudrot, kas kā būs. Mēs redzam, kas kā ir. Un ejam skatīties, kas notiek 5. spēlē. Pasakosim Maršam Ļevikinam. Viņš ir 15. celiņā Udrais spēlētājs. Viņš ir 6. treins. Iespējas 3 straikus tajā. Rikārd, es tik Latvijas, jūs Lietuvā spēlējat? Es nespēlēju, bet viņš atbalstītājs un vadītājs. Es nevaru. Tur tās strīpiņas zīmē. Nē, diemžēl esmu patīk labāk. Tas Ļevikins 4 straiki pēc kārtas. Ivars Vinters, pirmais spēlētājs 16. celiņā. Dzirdēju, ka viņa galvenais mērķis ir neuzmest daudz, bet uzmest vairāk nekā Pēters Simniņš. Tā ir visa viņa motivācija šodien. Zermans. 3 straiku sēriju. Stabili spēlē jaunietis. Neko klasiskāk šodien Nē, tāds reakcijas Artur. 99 reizēm ir straiks. 99. Jo, viņu vajadzēja pieaicināt 3 metri atpakaļ. Viņš saprata, ka jau Tā gaidīt. Tavs rezultāts 210 pagaidām ir. Man kontādi. Spēle varētu būt tā, kur Ļevikins pietuvojās pārāk to Rikardam Kovaļenko rezultātu ziņā, jo Rikards Kovaļenko šobrīd mums ir 10. metiens, 154, aizvars 9. straiks seko. Zemākajām spēlēm, Mikls vēl nebija nospēlēts mazāk par 200. Kovaļenko 184. Ļevikins turpina parādīt, kāpēc viņš ir bijis kādreizējs čempions, kāpēc ir tik daudz tituli, kāpēc viņš vienkārši ir foršs cilvēks, kuram patīk spēlēt bowlingu. Vienmēr skumji redzēja, ka beidzās straiku sērija. Tās spēles beigas. Rikards Mejers 247. Skaisti arī pabeidz. 248. Dukurs. Šobrīd 194, pēdējais metiens. Skaists streiks. Arī īstenībā fonā esmu redzējis, ka viņš ļoti labi spēlē šodien, bet uz tablo tā netiek 204 šajā spēlē.
otrajos pieko spēle beidzas 90. Arvīds Ermans beigs ar izskatās. Domāju, ka viņai saka, ka 5. ķēdes tā kā nav. Biedās.